Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, klausītāji, mīļie mieram tuvu draugi. Mans brīnišķīgais sarunas biedrs Kaspars Poikāns, mākslinieks, Šemenef kopienas brālis un vispār brīnišķīgs vīrs. Viņš prasīja, cik sarunas jau ir bijušas pirms raidījuma. Un tad šķiet, ka šī varētu būt 8. Bet iedvesma šīm sarunām man radās kaut kur aptuveni pirms gada, jo pirms gada rudenī es biju Jaunajā Rīgas teātrī uz filmu Baltais helikopters, un tur cita starpā ir tāda epizode, kur pāvesta sekretārs, tas ir runa par pāvesta Benediktu 16. Viņš gatavojas atkāpties no pāvesta kalpojuma, un tur ir dažādas sarunas, un vienā brīdī viņa sekretārs prasa, apmēram, kā jūs ticat, kā jūs lūdzat, kāda ir jūsu ticība? Un tajā brīdī sapratu, pat tiem lielajiem vīriem, kuriem Dievs tiešām ir lielu ticību devis, arī viņiem vajag ticības stiprinājumu, un ka mēs viens otram esam doti, ka tad, kad mums vajag to jautājumu, mēs varam uzdot un arī viens otru ticību stiprināt. Un mums jau šajās sarunās ir bijusi gan klostermāsa, gan daži priesteri, ģimenes tēvi, diakons, un šodien liels prieks arī tu, Kaspar, kas pārstāvi tādu aicinājumu uz jaunajām kopienām, harismātiskajām kopienām, uz šo atjaunotni. Un pirmkārt, sveiks, Kaspar! Sveiki! Labdien visiem! Un labdien, tev, un liels paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Es jau mazliet ieminējos sākumā, iesim arī pa mākslas ceļu, iesim arī pa kopienas ceļu, bet kad tev prasa, kas tu esi, Kaspar? Ko tu pats saki? Kas ir tie galvenie aspekti, kas tevi kā personību veido? Ļoti labs jautājums. Reizē viegls, bet reizē nemaz nav tik viegls. Jā. Es domāju, ka pirmām kārtām es tomēr sevi asociēju ar savu ģimeni, ar savu laulību, ar savu sievu, ar Rūtu, ar mūsu 5 bērniem, 3 dēli un 2 meitas. Un varbūt tas ir tas pirmais, ko es jūtu, varbūt, kas arī man ir ielikts kā tāds viens no dziļākiem aicinājumiem, kas ir uz visu mūžu, ja tā var teikt. Un protams, un pēc tam nāk klāt arī tas, ko tu nosauc. Ir mākslinieks, un es jau apzinos, kā kopš kādas kopš agras jaunības, kad es esmu ar zīmulu, kad es eju uz kaut zīmēšanas pulciņu, kad es pēc tam eju uz sagatavošanas kursiem Lietišķās mākslas vidusskolā, un tas arī ir kaut kas tāds, kas ir jau tā ierakstījies ļoti tālu. Kas tevi arī veido. Jā, kas man veido, un kā cilvēku, un arī kā vīru, un arī beidzamais arī kā varbūt kopienas Šemenef brāli, kas nāca kā pēdējais, varētu teikt, aicinājums. Jā. Bet tas arī, es domāju, tā ir viena no manas identitātes sastāvdaļām pašreiz, būt šajā harizmātiskajā kopienā, un jā. Kaspar, domājot par šo sarunu, tātad, ir bijuši priesteri, es gribēju kādu lāju, kur es esmu kādu tādu spēcīgu liecību pēdējā laikā dzirdējusi, un
Es esmu ļoti pateicīga Dievam, ka jau 2 gadus mums ir bijusi saistība gan ar tevi, gan ar tavu brīnišķīgo sievu Rūtu, saistībā ar mūsu labdarības izsolēm. Jau 2 gadus jūs mūs atbalstījāt un dodot brīnišķīgus darbus, un tieši tu ikonas, pagājušā gadā Kristus ikonu un šogad pat tādu veselu altāri. Lūk, un tad mēs lūdzam māksliniekus, lai viņi dažos vārdos pasaka par savu to darbu. Un tad bieži vien tur tiešām ir kādi daži teikumi vai pat arī, es neesmu runātājs, lai tas darbs pats par sevi runā. Bet savukārt tev abos tajos gadījumos tu man ierunāji tādu balss ziņu ar tādu milzīgu mīlestību, cieņu pret to sižetu, pret to darbu, pret to vēsti, pret tiem ikonas simboliem, ko katra krāsa izsaka, ko katrs žests izsaka un tā tālāk. Šī liecība ir jādzird arī citiem cilvēkiem, ja tam ir jāiet tā kā plašumā. Lūk, bet kā tu nokļuvi pie ikonām? Es biju students Mākslas akadēmijā, un tajā pašā laikā es atklāju ticību. Es kļuvu par katolu, kā pieaudzis cilvēks. 90. gados bija tāda, nezinu, kā lai saka, mēs izgājām sveceļojumā uz Aglonu, liekas, katru gadu. Tagad es sen neesmu bijis, bet, lūk, un es kļuvu ticīgs, kā pieaudzis cilvēks, un tam man viens draugs vienreiz teica, klausies, vai tu negribi satikties ar vienu pareizticīgo mūku? Es teicu, kāpēc gan ne? Viņš dzīvoja Kārsavā, Latgalē. Tēvs Viktors. Jā, un viņš man aizved pie tēva Viktora. Es atceros, ka pirmo reizi es pie viņa aizbraucu, es 3 stundas nosēdēju viņa istabiņā. Jā. Un, protams, sākumā es kaut ko pateicu, pēc tam viņš daudz visko stāstīja. Un viņš man liekas jau, vai tik pat pirmajā sarunā nestāstīja par savu draugu, tēvu Zenonu. Jā. Kas ir ikona gleznotājs. Viņš rādīja fotogrāfijas, kā tur Ševetonas klosterī pašreiz tiek taisīta freska ar Kristu godībā un tā tālāk. Tajā brīdī tas man bija, ne jau kā pīlēja ūdens, bet, katrā ziņā tas bija, man bija ļoti interesanti, bet tas vēl nebija personīgi. Jā. Un es pie viņa braucu šad un tad, un arī, kad mēs apprecējāmies ar Rūtu, mēs vēl pie viņa kādreiz aizbraucām. Bija tālu tomēr no Rīgas, tas bija jāizlemj, kad patiešām vajag aizbraukt. Lūk, un vienreiz mēs aizbraucam, un vienā tādā sarunā viņš man prasa, bet ko tu domā par ikonu glezniecību? Viņš zināja, ka es studēju Mākslas akadēmijā. Tajā brīdī, es tā kā bišķi samulis, tāds tiešs jautājums, teicu, es nezinu. Pagaidām neko. Jā, man nebija atbildes, bet īstenībā tas bija labs jautājums. Tas bija īstais jautājums, un pēc kāda laika es ņemu telefonu, es viņam zvanu, jā, es gribētu iepazīties ar šo tradīciju, es jau neko nepazinu. Man bija milzīgs respekts, es domāju, vispār, vai es vispār drīkstu gleznot ikonas, un varbūt tur jābūt ir mūkam, priesterim, un tā tālāk, un viņš man iedrošināja, viņš deva svētību, lai man tā kā es varētu doties pie viņa drauga, tēva Zenona, uz Mirošskiju monastēru, kas bija Pleskavā, un tad man sākās šis ceļš kopā ar tēvu Zenonu, un tas bija vīriešu klosters. Es biju katolis, viņi bija pareizticīgie. Tad tu kādu laiku dzīvoji šajā klosterī? Pirmo reizi aizbraucu uz 3 dienām. Okay. Viņš tā kā uz mani paskatījās, tā kā, tā. Vai pieņemt vai nepieņemt par mācekli, jā? Es tajās 3 dienās neko daudz vispār tur nedarīju. Pirmajā pusdienā es vispār nosēdēju cellē, es tā kā gaidīju, ka man tā kā pasauks, tā kā ko vai ne, uz šo
šo pirmo sarunu un tā, un pēc tam es atceros, pirmais, ko viņi man lika darīt, bija smalcināt pigmentus uz tādas marmora plāksnes, akmens plāksnes. Taisīt sagatavas. Jā, vienkārši sagatavas, jā, un nu lūk. Un pēc tam tad es atgriezos viens pats jau, es veselu mēnesi pavadīju, un pēc tam mēs atgriezāmies ar Rūtu. Viņš arī aicināja, ka Rūta arī var braukt. Un tad mēs sākumā dzīvojām tur tādās kopmītnēs kaut ko, un tad pat kādu brīdi viņš mūs uzņēma, tā kā maliņā, bet arī tajā vīriešu klosterī mēs ar Rūtu varējām būt tā, un turpināt apgūt. Tā kā pat pārsteidzoši, ka arī sieviete tiek uzņēmta tajā klosterī. Jā, es pat nezinu, varbūt es izpaušu kaut kāds noslēpums vai kaut kāds aizliegums, bet... Es domāju, diez vai, tas būtu savādi. Tādā ziņā, man liekas, ka, ja jau tās durvis jums bija atvērtas, diez vai, ka to nedrīkst citi zināt, ja? Katrā ziņā tas bija ļoti privileģēts laiks, vai ne? Nenoliedzami. Tieši tā, jo tikai tagad es saprotu, ka tas bija īstais brīdis, īstais laiks, jo tēvs Zenons arī nebija tajā klosterī, tur ļoti ilgu laiku. Viņš bija, un pēc tam viņš arī devās prom, tā kā patiešām tas bija tāds īsts brīdis, ka mēs bijām, ka mēs apguvām tos pašus pamatus, un ka mēs varējām pēc tam turpināt. Brīnišķīgi. Katrā ziņā paldies Dievam par tēvu Viktoru šo jautājumu, ko tu domā par ikonām, jo patiešām, tagad tā ir taču milzīga tavas dzīves daļa, vai ne? Jā, tā ir. Tajā brīdī, man likās labi, es mācos mākslas akadēmiju, tas mans tāds slepenais dārs, tā kā es tur zīmēju blakus un tā. Bet vienā brīdī es arī patiesībā bija tā, kad es arī atļāvos paprasīt, vai tā var būt mana meistardarbnīca. Jā. Tā kā priekš maģistra vajag meistardarbnīca, vajag iet pie kāda gleznotāja, un tā, pie kāda apgūst. Un man Zariņš, vēl tajā laikā bija rektors, mākslas akadēmijas Zariņš, es viņu tā kaut kur gaitenī satiku, viņš saka, kāpēc gan nē? Kāpēc gan nē? Redzi, kā. Un tas ka tavs tas nobeiguma darbs bija ikona jau. Jā, bija ikona, jā. Skaidrs, brīnišķīgi. Kaspar, tas raidījuma džingliņā ir tāds jautājums, vai ticēt ir normāli? Jo, piekrīt, šobrīd mūsu sabiedrībā liels procents tev atbildētu, kāds ticēt, ja? Katrs par sevi ticēt, tad no sev, ja, sava, kā saka, vai ne? Bet, un droši vien, kad tu teici, ka tu nepiedzimi kā ticīgs cilvēks, tu paliki, tu guvi šo ticības dāvanu jau pieaudzis. Vai tu atceries to, kā tu skatījies uz tiem ticīgajiem cilvēkiem, kamēr tev pašam ticības nebija? Kas notika? Un kas mainījās? Es esmu vēl, kad es piedzimu, tas bija 68. gads, es esmu īsti tāds padomju savienības bērns. Jā. Es vēl dienēju padomju armijā, Kazahstānā. Līdz ar to, priekš manis patiešām, tas bija opijums priekš tautas. Tas bija kaut kas tāds, kas ir... baznīca, es tur kādreiz varbūt pāris reizes mūžā biju iegājis, varbūt tur kāda tantiņa sēž, vai, tā ir vēsture. Priekš manis tā bija vēsture. Jā. Es biju ļoti labi formēts, bija perfekta ideoloģija, es biju ideoloģijas, pilnīgs perfekts auglis, un viss kā nākas, pa manī nevajadzēja uztraukties. un tā, Bet kā tev Dievs pieskārās? Principā ir tā, ka varbūt ir divi momenti. Ja drīkst lūgt padalīties. Un tie arī nav tādi ļoti tādi varbūt kanoniski momenti, bet pirmais bija, kad man bija kādi 18 gadi. Man bija man pirmās tādas, iemīlēšanās attiecības, kuras beidzās skumīgi priekš manis, un es pārdzīvoju, un mana māma, protams, rūpējas par savu dēlu. Es nezinu, kā viņai tā doma radās, es patiešām nezinu. Viņa saka, klausies, varbūt tev vajadzētu nokristīties. Jā. Bet tā kā priekš manis, tas neko arī neizteica,
godīgi sakot, tajā brīdī, es teicu, apmēram tā, ja mammai tas sagādā prieku. Nav grūti. Nav grūti, jā. Un tā es tiku kristīts, Doma baznīcas sakristijā. Kā luterānis. Jā, kā luterānis. Interesanti, jā, kā luterānis, un es nedzirdēju par Dievu pirms kristībām nevienu vārdu. Nebija kāda sagatavošanās? Pilnīgi nekas nebija, jā. Tie vēl bija padomu laiki, bet arī nebija nekāda katehēzes, un pēc tam arī neko. Tas bija patiešām, bet ko es atceros? Tas bija ap Ziemassvētku laika, man tā liekas, bija ziema. Jā. Un vecāki bija uzrīkojuši tādu maltīti un pusdienas, un manī bija tāds miers. Pēc tām kristībām. Pēc kristībām, ko es nekad pirms tam, tā apzināti es neatceros, kādā ziņā tas bija tas, kas man palikās. Jā. Un es jūtu, tajā brīdī es neskatījos uz to ar ticīgām acīm, bet tagad es patiešām varu teikt, ka Dievs ienāca manā tumsā, un es patiešām tiku kristīts. Jā. Un es kļuvu par Dievu bērnu pat, ja es ar savu prātu to neapzinājies. Nebija pateicis jā. Bet tev arī nebija uzdots jautājums, vai ne? Tā varētu teikt. Un pēc tam, es domāju, ka es gāju svētceļojumā, tas bija tas brīdis. Bet kā tev radās tā doma par svētceļojumu, ja tev vēl pat nebija ticības? Tu visu gribi zināt. Labprāt, jā. Principā bija tā, ka man vienkārši bija draugi, kas gāja svētceļojumā. Un tu kompānijas pēc. Es biju jaunietis, man bija pār pa 20 gadiem. Es biju atgriezies no padomju armijas, un bija visa atmoda, un viss virmoja, un viss bija interesanti, un jauns, un aizraujošs, un es piekritu. Es pievienojos tur kāds dienas vēlāk tam svētceļojumam, likās, ka man tur vajadzēja zīmēt vai gleznot vēl kaut ko, bet es pievienojos. Un tas arī priekš manis bija kārtīgi jauniešu grupa. Viņi dziedāja nepārtraukti. Atceries, no kurienes jūs gājāt? Es neatceros, jo es pievienojos. Bet, teiksim, tas nebija Latgalē, cik dienas vai plus mīnus? Es gāju ar šo grupu, man liekas, kāds beidzamās 4 dienas, ne vairāk. Bet tomēr, jā, labi. Bet ar to pietika. Daudz dziedājāt jauniešu gars. Bet ar to pietika. Ar to pietika, bija šie visi jaunieši, kas bija apkārt, mēs dziedājām, un tajā pirmo reizi man iedeva rožkroņa krelītes, un es sāku skaitīt rožkroņu. Lūk, un kad es nonācu Agulonā, es sapratu, man bija ļoti liela vēlēšanās izsūdzēt grēkus. Cik skaisti. Jo Dievs man bija devis mana grēka tādu tā kā atklāsmi, ko es nebiju pirms tam piedzīvojis. Es patiešām sapratu šo savu grēku, un es atceros, grupiņas vadītājs teica, tu nemoki sevi, pasaki to pašu galveno, ka te pirmo reizi pie grēka sūtas. Jā. Un tā arī bija, es pateicu, bet tas pārdzīvojums bija tik liels, garīgi, ka es kāds pāris dienas pēc tam pat neēdu. Man bija pilnīgi zudus apetīti, jā. Man ļoti garšo labi ēst. Jā. Tāpēc es to labi atceros. Un tas bija šis otrs mirklis, kad es pateicu Dievam jā. Ar visu savu sirdi, prātu jau, ar gribu. Un tajā brīdī patiešām man dzīve izmainījās. Ļoti skaisti, jā. 4 dienās, vārds sakot, vispār es esmu daudz dzirdējis par svētceļojumiem uz Aglonu, ja? Jo man bija tā laime iet ļoti mazai, bet tomēr meitenei, man bija kādi 11 gadi, mēs abas ar māsiņu un vienu draudzeni gājām no Cēsīm, bet mums tur jau bija tāda ticība, ka, kā jau tajā vecumā, bet mums ticība bija un mēs gājām, bet mums ir tie mieram tuvu mēneša liecinieki. Tu zini, 95%, ja viņi ir katoļi, viņi saka, es ticību saņēmu svētceļojumu, vai saņēmu, vai tāds būtiskais stiprinājums man bija svētceļojumā. Un redz, Kaspar, tu teici, es tagad ļoti sen esmu gājis. Un, es pirms dažiem gadiem ar priesteri Ilmāru atkal pagāju dažas dienas, bet vispār man šķiet, ka nākamais augusts ir jātaisa kaut kāda lielā, reklāmas akcija, ka vispār ir jāmudina cilvēki iet svētceļojumā, ka tur notiek tiešām brīnumi. Lūk, jā, paldies, ka tu padalījies par to savu liecību.
Nu, lūk, katrā ziņā tu esi nokļuvis Aglonā, un tu jau esi tā kā iepazinis Dievu un pieņēmis. Nu, un kur tad tas nākamais solis jau par kopienu? Vai tas ir vēl ilgs laiks, līdz tam jāgaida? Jā, nu vēl pāris gadi paiet. Jā. Tad mēs aprecamies ar Rūtu. Bet Rūta jau gāja svētceļojumā, bet, teiksim, vai, teiksim, jūs tev ticības ceļu tā kā, tad sanāk, tu viņu vairāk tā kā pavilki, vai tas bija tāda kopīga žēlastība, vai... Nu, mēs abi bijām ticīgi jaunieši, kā daudz tajā laikā. Jā. Mēs nācām uz šeieni, es atceros, bija Dominikāņi. Uz Katoļu ģimnāziju. Jā, uz Katoļu ģimnāziju, jā, paldies, ka tu noprecizēji. Jā. Uz Katoļu ģimnāziju, nācām uz tām lieldienu vigīlijām, un tas bija brīnišķīgs laiks, un tā mēs arī sadraudzējāmies. Bet es domāju, ka nevar teikt, vismaz pašreiz es nevaru teikt, ka varbūt viens bija vairāk ticīgs vai otrs vairāk ticīgs. Ka tas bija tā kā vienlaikus. Tas bija vienlaikus, Paldies Dievam, jā. Un mūs arī sagatavoja laulībai šeit Dominikā. Nu redzi, Kaspar, tad rekur tev, tu esi tādā sev tik svarīgā vietā šeit. Jā, tieši tā, kad mēs tagad atgriezāmies, es bijuši paskrienu uz priekšu no Francijas un atbraucām, tad mēs atkal izvēlējāmies nākt šeit. Mums bija pat savādi sākumā, jo tā bija vieta, kur mēs esam laulājušies. Jā, tā kā atgriešanās mājās. Jā. Skaisti. Jā, nu lūk, un tad arī vienmēr sakot, tad jūs tad ejat šo ticības ceļu, un tad kā jūs iepazināt Chemin Neuf kopienu? Nu lūk, mēs, tā 95. gads, mēs aprecamies Rūtu augustā, un pēc gada mums piedāvā piedalīties tādā ģimenes nedēļā, ko sauc par Kānas nedēļu. Un kā mēs vēlāk uzzinājām, rīko kopienu Chemin Neuf. Laikam tas bija 3. gads Latvijā, ka viņi tika rīkot. Nu, lūk, mēs viņā piedalījāmies, un bija laba nedēļa, bet tajā brīdī mēs bijām tikko aprecējušies. Nu, gads. Jums tāpat jau klājās labi, jā, mums vēl bija medus mēnesis, vēl drusku vēl bija turpinājums, bet mēs daudz ko, varbūt nebija tāds liels izlīgums vai atskats uz laulību, bet mēs domāju, mēs saņēmām daudz tādu to ceļamaizi tālākajām. Stiprinājumu, patiešām, kā veidot mūsu laulību, šis dialogs un tā tālāk, un nu, lūk, un tad vienā brīdī mēs ar Rūtu sakam, bet varbūt pirms mēs tā kā iekārtojamies dzīvē, tas nozīmē, mēs vēl bijām abi studenti, ka mēs apprecējāmies. Nu, lūk, pirms mēs iekārtojamies, patiešām sākam domāt, kur mēs varētu dzīvot, un kad, lūk, mums piedzima mūsu pirmā meitiņa jau. Mēs sakam, varbūt vajadzētu aizbraukt uz 9 mēnešiem, uz formāciju, jo tā kā mēs kļuvām kristieši kā pieauguši, ka mēs gribētu vienkārši nostiprināt savu ticību. Jā. Un tajā brīdī, kad tā doma dzīma, mums bija tā kā skaidrs, ka tas varētu būt kopā ar kopienu Chemin Neuf, tā kā mēs bijām veikuši šo Kānas sesiju, mēs bijām pēc tam... Jums bija laba pieredze? Mums bija laba pieredze, mēs bijām turpinājuši ar Kānas brālību, tātad pāri, kas tiekas katru mēnesi, pēc tam dalās, un kopiena pateica, jā, brauciet uz valodas skolu. Skaisti. Un es atceros tagad bīskaps Eķēns, te viņš vēl nebija bīskaps, viņš bija, man liekas, diakons, viņš bija atbildīgs tā kā pa Latviju no kopienas, viņš teica, galvenais jūs esat elastīgi. Ko tas nozīmē? Bet tajā brīdī mēs arī nesapratām, ka mums jābūt elastīgiem. Tas jūs nedarīja aizdomīgs, jā? Bet mēs bijām jauni, drusku dūli. Un arī bijāt elastīgi. Jā, un tā kā mēs devāmies uz šo valodas skolu, un tas bija 99... Ar visu to mazo bērniņu, jā. Mūsu meitai Bernetei bija 15 mēneši. Ok, jā. Kad mēs rudenī, oktobrī devāmies 99. gadā uz valodas skolu, iekāpām mūsu Opelī, šķērsojām Eiropu pirmo reizi. Tiešām. Jā, šķērsojām Eiropu.
Un tā uzstākās mūsu ceļš ar kopienu. Lai gan mēs bijām nosprauduši, ka mēs mūsu plānā, ka mēs jūnijā, jūlijā atgriežamies Latvijā. 9 mēneši un braucam atpakaļ un turpina studijas un tā tālāk. Bet nebija taču tā, ka jūs uzreiz ar pirmo reizi arī paliekat kopienā? Principā bija tā. Mēs veicām valodas skolu. Jā. Un pēc tā pirmā gada kopiena saka, tagad jūs esat drusku apguvuši franču valodu, tagad mēs jums varētu patiešām piedāvāt formāciju, tādu teoloģisku un tā. Kādas mācības. Mācības, ka mēs esam tik tālu, ka mēs varētu kaut ko arī saprast, kas notiek un ko saka. Un te mums bija tas jautājums, ko mēs daram? Vai mēs atgriežamies Latvijā, vai mēs sakam, mēs esam jau it kā tos 9 mēnešus nodzīvojuši, un mums viņa likās ļoti simpātiski tā kopiena, un varbūt palikt vēl uz 1 gadu. Sākumā bija tā, pa gadam. Jā, tā kā pa kumosiņam. Jā, pa kumosiņam, jā. Skaidrs. Un tad mēs veicām šo 1 gadu formācijas ciklu, un arī šajā gadā patiešām mēs veicām rekolekcijas, klusuma rekolekcijas, ignāciskās, un tas viss kopā mums veidoja šo aicinājumu kopienu. Un pēc 2. gada mēs teicām, mēs paliekam. Lūk, es pieļauju, ka viens otrs, kas mūs klausās vai skatās, tā kā uzdod jautājumu, ko tas nozīmē tā kopiena, ja? Tādā ziņā, ka tas ir tā kā, es neteikšu tādā ziņā, es uzdošu tev jautājumu, kā tu pats būdams iekšā šajā garīgajā ģimenē, kas ir aicinājums uz kopienu? Pirmais, ko es domāju, ka man tā liekas, kad mēs visi kā kristieši esam aicināti, ja tā var teikt, izdzīvot kopienu. Vai tā ir draudze, vai kāda cita vieta. Ar domu nepalikt vienam, Nepalikt vienam, jā. Es domāju, ka tā ir mūsu aicinājuma sastāvdaļa. Un pēc tam, protams, jautājums, uz kurien Dievs katru aicina. Jā. Es domāju, ka mēs drusku saslimām ar ekumēnismu, jo kopiena Šeminef ir patiešām ar ekumēnisku aicinājumu. Jā. Un mēs saslimām ar ekumēnismu, tad, kad mēs tikām uzņemti, mūs Viktor tēvs uzņēma, tēvs Zenons mūs uzņēma. Būdam pareizticīgie, vai ne? Tieši tā, un mēs patiešām izjutām ļoti lielu mīlestību no viņiem. Un tas mūsu sirdīs tā kā palika kā tāds jautājums, mēs esam sašķelti. Mēs nevaram iet pie tā paša dievgalda, lai gan mēs viens otru cienam, mēs mīlam, un man liekas, tā bija tā sēkla, ko Dievs iestādīja. Un tajā brīdī, kad mēs nokļuvām kopienā, mēs teicām, varbūt tā ir tā vieta priekš mums, jo mēs nesam šo sāpi, šo lūkšanu par kristiešu vienotību. Bet, Kaspar, es zinu, ka te zēbrāļiem ir tā īpašā dāvana vai atļauja no baznīcas, ka viņi visi iet tomēr pie tā sakramenta. Jums kopienā arī ir šī atļauja? Principā ir atļauja, bet arī ir brīži, kad mēs izvēlamies, ka mēs varam iet pie šī dievgalda kopienas ietvarā kopīgā, bet ļoti bieži mēs izvēlamies arī neiet. Tieši tāpēc, lai uzsvērtu to, ka nav tā vienotība, ka mēs nevaram iet pie viena galda, un kad mēs turpinām par to lūgties. Jā, skaidrs. Lūk, labi. Tātad, respektīvi, jūs esat nonākuši harizmātiskajā kopienā, un paralēli tev ir arī šī ikonu glezniecības prakse, un man šķiet, tā taču arī ir lūkšanas veids, ne uz ko es mudinu, tā kā uz ko es virzu to sarunu, ka vēl viens jautājums šīs sarunas tajā džingliņā ir, kā šodien lūgt. Un tad tu pats, es saprotu, caur kopienu un caur šo ikonu gleznošanu vai zīmēšanu, tev ir vismaz 2 šie veidi. Ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš skatās šo sarunu, kā man šodien lūgt, ar ko sākt, kur virzīties, kā šodien lūgt? Es domāju, ka katram ir noteikti savs veids, kā lūgt. Bet, ja tu man jautā... Jā, ja es tev jautātu, Es domāju, ka tās ir bērna attiecības ar tēvu. Tas ir tas, kas ir pirmais.
kas man nāk, ka es griežos pie savu debesu tēva, svētajā garā, un es patiešām tādā bērnu vienkāršībā pateikt to, kas ir uz sirds, un es domāju, ka visbūtiskākais ir būt patiesam sevis priekšā, patiesam ar sevi un patiesam Dieva priekšā. Un tas varbūt tas ir lūgšanas sākums. Es domāju, kad iet šajā patiesībā un kad iet šajā patiesībā, protams, ir vairākas lietas, kas nāk. No vienas puses ir, protams, tu saproti, ka tu esi maziņš, niecīgs un nepilnīgs, bet no otras puses, kad tu ies šajās attiecībās, tu ies zem Dieva skatiena. Un ja tu esi zem Dieva skatiena, tu redzi, ka tu esi maziņš, niecīgs varbūt, bet ka Dievs tevi ir mīlējis, ka viņš tevi mīl. Kaspar, tiešām paldies par šiem vārdiem, bet, teiksim, ja kāds, iedod man tulkojumu tam, Dievs tevi mīl, iztulko to cilvēkam, kurš es esmu šo dzirdējis, bet iedod man tulkojumu. Ko nozīmē Dievs mani mīl? Es domāju, piemēram, par ikonu glezniecību, kad bieži, kad nāk pie mums cilvēki, lai apgūtu gleznot ikonas. Jā. Viņi nāk ar visu to, kas viņi ir, ar visu, ko viņi nes, ļoti bieži nedēļas sākumā cilvēki atbrauc, viņi ir stresaini, viņiem ir šis un tas un ļoti daudz lietas, ko viņi nes sevi līdzi. Un lēnā garā, esot šīs ikonas priekšā, jo pirmā ikona, ko mēs tā kā mācamies, ko mēs apgūstam, ko arī cilvēki glezno, tā ir Jēzus seja. Jā. Mēs sākam ar Jēzus seju, jo Dievs iemiesojās Jēzu uz zemes, un šī saskare, ko mēs redzam, kad cilvēki glezno šo Jēzus seju, kā viņi velk sākumā ar zīmuli, viņi lēnā garā tuvojas šai Jēzus seja, pēc tam ar rotiņu. Un caur šo Jēzus sejas nepārtraukt skatīšanos, caur šo kontemplāciju, viņi tā kā ienāk arī dziļāk šajās attiecībās ar Dievu, ko viņi nevar izskaidrot. Jā. Ko viņi nevar izskaidrot. Un es domāju, ka Dieva mīlestība es arī nevaru izskaidrot. Es nevaru izskaidrot, ko nozīmē Dieva mīlestība varbūt līdz galam. Bet es redzu, ka bieži tas ir, piemēram, caur šiem ikonu kursiem, kad cilvēks pēc nedēļas viņš saka, bet es jūtu, ka man ir iestājies miers. Un ir brīži, kad arī kāds no cilvēkiem pasaka, es sastapu Dievu. Skaisti. Un es domāju, ka tas ir Kristus noslēpums. Un es domāju, ka tas ir viens no ceļiem, protams, kā sastapt arī Dieva mīlestību. Nu, absolūti. Jā, paldies arī par šo liecību. Es zinu, ka es neatbildu uz jautājumu. Es arī pilnīgi, un Kaspar, bet man šķiet, tas arī ir ļoti pareizi, ko tu saki, ka reizēm mums arī ir jābūt tā kā godīgiem pateikt, bet, saprot, es to jūtu, vai tas ir manī, bet es tev nevaru pateikt. Man nav atbildes, ja? Nu, kaut man būtu formula, es tev varētu priekšā uzrakstīt, bet šis nav tas gadījums, man nav tās formulas, ja? Bet lūk, ka ir tie ceļi, tiešām, lūk, ikona, vai kopienas pieredze, vai kopīgas lūkšanas pieredze, vai personiskas lūkšanas pieredze, vai tiešām skatīties Jēzus sejā tajā ikonā, vai skatīties
redzēties viņa sejā sakramentā vai savā dzīvē galu galā, ja, un tie ceļi ir dažādi, un tā lūkšana ir dažāda, un ka pieredzēt var, tas ir tas svarīgākais, pat ja nav tā viena formula. Nu, lūk, jā, bet tas, kas tiešām man šķiet tā interesanti, ka, respektīvi, kopienas Chemin-Neuf, starp citu jaunais ceļš, ja, jautājums, kāpēc netulko nosaukumu? Ir pavisam vienkārši stāsts. Jā. Tāpēc, kad kopienas pirmā māja bija Francijā, Lyonā, jā. Un šī pirmā māja bija uz Monte Chemin-Neuf. Tas bija tā tad uz tādu, es nezinu, kā Montē, tāda tā kā kāpiens, tā kā ceļš augšup, ceļš, jā. Un Chemin-Neuf, un tajā brīdī, ka augšup ceļš jaunajā kalnā, bet ļoti skaists kopienas nosaukums, manuprāt, ja? Jā, labi, es jokoju. Jā, kopiena paturēja šīs ielas nosaukumu, šo pirmo adresi. Tā bija pirmā adrese, cik interesanti, es šo nezināju. Jo es tieši domāju, ko diezin tie dibinātāji domā šos Chemin-Neuf, tas jaunais ceļš, ko tas nozīmē, ja? Jo, principā Kristus, kā saka, ka viņš ir ceļš jau, kā saka, gadsimtiem ilgi, ja? Lūk. Interesanti, jā, tad respektīvi jaunais ceļš, tāpēc, ka tā ir bijusi vienkārši adrese. Tas, kā saka, tāds kārtējais dieva smaids vai piemiedziens ar aci, vai ne? Tā bija pirmā vieta, kur arī kopiena atvēra durvis tieši šī harizmātiskajā atjaunotnei, un kur bija lūkšana grupa. Jā. Lūkšana grupa, un kur cilvēki, šie jezuīti atvēra šīs durvis, kas paši bija piedzīvojuši šo harizmātisko atjaunotni, un atvēra durvis, un vienkārši cilvēki nāca uz šiem lūkšanu grupām katru nedēļu. Jā. Un var teikt, kopiena ir dibināta lūkšana grupā. Respektīvi, sākās ar lūkšanu grupu, kas izauga kā kopiena. Izauga kā kopiena, un pēc tam jau daži gribēja vienkārši būt kopā, dzīvot kopā. Jā, un tā viss sākās. Un tad arī pirmie jau, kas deva tā kā solījumus būt kā kopienas brāļi, māsas, vai ne? Jā. Skaisti. Nu, lūk, un tad iepazināties Latvijā, tad jau, un kā mēs runājām, kumosiņš pa kumosiņām, un beigās, cik tad jūs gadus Francijā nodzīvojāt? Mēs kopā nodzīvojām 22 gadus. 22! Jā. Fantastiski, jā. Sākas... Bet jūsu bērni runā labāk franciski nekā latviski? Jā, tā ir. Tiešām? Jā. Okay. Ja viņi jau, atskaitot bērneti, pārējie 4 dzimuši Francijā. Viņi ir dzimuši tur, auguši un gājuši skolā un studējuši. Un tā, saprotu. Jā. Lūk, nu labi, bet tad paiet 22 gadi un pēc tam ļoti skaisti gadi. Jums ir arī jūsu Svētā Lūkasa darbnīca, jums ir jūsu mākslas ceļš. Lūk, bet tomēr paiet 22 gadi un es ļoti priecājos, man liekas, ka vispār latviešiem ir jābrauc atpakaļ uz Latviju, jo tos brīnišķīgos latviešus vajag šeit mājās, un es ļoti priecājos, ka jūs ar Rūtu esat atpakaļ, bet kā tas impulss, tā ideja nāca? Pirmkārt, es tev pilnīgi piekrītu, ka latviešiem vajag braukt atpakaļ, vajag braukt atpakaļ. Ne, bet, protams, arī ar skaistām pieredzēm, vai ne? Tieši tā. Jo skaidrs, ka mēs esam brīnišķīgi un talantīgi nācija, un kāpēc to visu arī neturpināt šeit, Latvijā, vai ne? Ko katrs mēs piedzīvojam ārpusē, un viena lieta dēļ, kā mēs braucām, tāpēc, ka mums vecāki novecoja. Jā. Mēs vienkārši braucām arī tāpēc, lai būtu kopā ar viņiem. Mēs arī braucām tāpēc, ka mēs zinājām, ja mēs tagad nepieņemsim to lēmumu, mēs neatbrauksim. Ar katru gadu paliks grūtāk. Jā. Jo kāda vaina dzīvot Francijā? Kāda vaina? Savā mājā, kur tev ir olīvu koki, kur ir tev vīģes, kuras augusta beigās nes tādas
uzkarsušas saulē vīģes, vai ne, kurš tu noplūc, un turpat apsēdies uz terases un apēdi. Un nobaudi, jā. Un nobaudi, jā. Es tevi saprotu, ko tu saki, jā. Tāpēc vienā brīdī mēs sapratām, ja mēs to nedarīsim tagad, mēs to varam neizdarīt arī nekad. Un tur gaida tavu dzimtenēm, tumšajiem novembra vakariem, šļurgainu ziemu ar augstumu, ar tumsu, bet jūs pieņemat jābrauc mājās. Nu, malači, jā. Nu, bet tad kur ir vieglāk ticēt? Latvijā vai Francijā, Kaspar? Vai kur ir vairāk ticība vajadzīga? Es domāju, ka grūti salīdzināt. Jo tajā brīdī, piemēram, kad Francijā sākās atentāti, tas bija, man liekas, 2017. Gads, es vairs neatceros precīzi. Nu, tad arī nebija vienkārši. Arī Francijā nebija vienkārši. Es atceros, bija brīži, ka bija bailīgi iet uz kinoteātru, jau varēja būt varbūt atentāts un tā. Tas viss bija, nu tā, nu tas virmoja gaisā. Tas nebija tā, nu jā, kad ir šī skaistā valsts, kas ir saistās ar romantiku, ar dienvidiem, ar visu, kas... Kurā vietā jūs dzīvojāt Francijā? Mēs dzīvojām Lionā, pie Lionas. Okay. Nu, lūk, tā kā kaut kas jau varbūt no skarbu, no ciešanām tika piedzīvots arī Francijā. Jā. Un līdz ar to tas arī prasīja ticību, tas prasīja uzticēties, paļaušanos uz Dievu, ka jebkurā gadījumā viņam ir pēdējais vārds. Tā ir paļaušanās, kad protams, kad lai gan visi mati ir saskaitīti, ka dzīve nav bezgalīga, bet ka pēdējais vārds ir Dievam. Kāpēc sestdienas nāk svētdiena? Vienmēr, jā. Augšām celšanās. Jā, paldies Dievam, jā. Un tas varbūt, tas pirmais impulss bija jau Francijā, ka mēs to tā izjutām tā dziļāk. Un, protams, atgriežoties Latvijā, kad mēs atgriezāmies, protams, bija pandēmija, un tas skāra visu pasauli. Tieši uz pandēmiju jūs atgriezāties? 21. gadā, jā. Cik veiksmīgi, jā. Viņa bija sākusies un tā. Jā, un pēc pusgada sākās arī karš Ukrainā. Jā. Nu, vārdu sakot, skaidrs, tas laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tiešām izaicinājumi pilns, un varbūt arī tāpēc mēs to reizi mēnesī to mierīgo sarunu tajā nemierīgajā laikā veidojam, lai tiešām tā kā tajā sarunā atgādinātu, tā kā tu saki, tomēr tas pēdējais vārds nepieder ne tam karam, ne tam ļaunumam, bet tomēr Dievam, kurš teiks to mīlestības vārdu, kurš arī ir noslēpumains, mēs nezinām, kāpēc tas ceļš līdz tam pēdējam mīlestības vārdam iet arī caur tumsu. Un Kristus tādu ceļu gāja, ja? Lūk, bet līdz ar to tiešām, tad, kad mēs nezinām, jātic un jāpaļaujas, ka Dievs zina. Lūk, Kaspar, jā, ko mēs vēl neesam, es tagad vienmēr, tad, kad tā saruna beidzās, es taču aizmirstu aprasīt šito lietu Kasparam, jā. Tu jau mazliet par to ierunājies, par to ekumēnismu. Proti, katrai kopienai ir kāda sava dāvana, un tiešām kopienai Chemin Neuf ir šis ekumēnismu dāvana, jūs esat kopienā gan protestanti, gan katoļi. Es saprotu, ka Latvijā pat arī kopienas vadītājs ir luterāņu mācītājs, arī šobrīd? Jā, viņš bija atbildīgs 5 gadus, luterāņu mācītājs, jā, tieši tā. Un kas šobrīd Latvijā ir vadītājs? Es esmu atbildīgs. Tu esi vadītājs, Kaspar, es tevi apsveicu. Lūk, tā ir īsta pazemība, ka tu neej ar to vēsti, ka tu esi tas atbildīgs. Kaspar, laimīgā kopiena. Brāļa māsas kopienā Chemin Neuf es jūs apsveicu ar jūsu vadītāju Kasparu un tevi arī. Klau, jā, un pareizi, ko es vēl gribēju jautāt, un jūsu tas centrs ir Liepājā karostā, vai ne? Jā, tieši tā, Liepājā karostā, jā, tā ir tāda, principā, simboliska vieta, jo tā taču ir militārā bāze, viss šis un tagad jūs tādu miera ostu karostā veidojat. Jā, tieši tā. Un pastāsti, jūs taču ar Rūtu tur strādājat pie fantastiska gadsimta projekta, ieskicē, varbūt par
par ko ir runa un kā ik viens var iesaistīties. Jā, nu, tas stāsts ir, kurš sākās pirms kādiem 6-7 gadiem. Tātad ir kopienas māja Karostā, Atmodas bulvārs 15, un tur bija tāds, nu, tā kā tāda noliktava, ķieģeļu tāds viens stāv tāda ēka, un kur arī kopiena glabāja tur lāpstas, un tur bija instruments un visu iespējamo, viss, kas tā kā bija kaut kur jānoliek, tas tika nolikts tur. Jā. Un tagad šīs noliktavas vietā ir izveidota brīnišķīga kapela. Jā. Un priekš mums tas jau ir kā tāda atzīmšanas zīme. Jā. Kad tajā vietā, es atceros, viens brālis teica, es vēl atceros, es tagad sēžu šeit kapelā, un pirms 4 gadiem tur, kur es sēdēju, bija tas un tas un tas. Fantastiski. Nu, lūk, un ir šo trīsvienības kapelu iesvētīja vairāk kā pirms gada Liepājā, Liepājas bīskaps, un nu lūk, un šī kapela mums arī ir kā tāda, es jau sāku stāstīt, ka tāda atzimšanas zīme. Caur šo vēsturi mums likās, ka tā vēsture jāturpina arī tajā, ko mēs tajā kapelā ieliksim, šo vēsti. Un tāpēc mums likās, ka mums ir jārunā par dzīvību. Šajā laikā, kad ir šis karš un vispār pasauli pilna ar tumsu, ar šaubām, ar visu iespējamo, ar meliem, un ka mums ir jāieliek šī dzīvības sēkla šajā kapelā, un tāpēc mēs nolēmām taisīt debesu Jeruzālemi. Debesu Jeruzālemi centrā, ar Kristu godībā, kurš sēž godībā un kurš tur šo atvērto grāmatu un kuri no Jāņa atklāsmes šie vārdi. Redzi, es visu daru jaunu. Skaisti. Un tas ir tas moto, kas iet cauri šai kapelai un cauri šai lielajai mozaīkai, kur ir jau Kristus ir izveidots, kas ir aptuveni 42 kvadrātmetru platībā, paredzēta. Milzīgi, tieši tā. Sākumā mēs ticējām un neticējām, mēs uztaisījām projektu. Bet, kā saka, sapņojiet lielus sapņus, vai ne? Tad šis ir tas gadījums. Šis ir tas gadījums, un mēs tā sapņojam, un tajā brīdī, kad mēs saņēmām pirmo ziedojumu, 7,000, tad mēs sapratām, mozaīka ir jāsāk. Dievs dod. Būs Dievs dod. Paldies Dievam, jā. Un tā mēs kādu 1,5 gadu jau laikam strādājam pie šī projekta, pie šīs mozaīkas, tad centrāla debesu Jeruzāleme, un tur daudz personāžu, vecā derība, jaunā derība, svētie, un katrā pusē vēl ir arī 2 augšām celšanās notikumi sānos, vienā pusē ir Marija Magdalēna pie tukšā kapa. Jā. Un otrā pusē ir Pēteris pie ezera, kur viņš satiek Jēzu pēc augšām celšanās. Un Pēteri, vai tu mani mīli? Un, nu lūk, tā ir viss šī augšām celšanās, šī dzīvības vēsts, kas ir piepildīta ar šajā mozaīkā. Un pašreiz mēs esam, var teikt, pabeiguši 1/3. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Jo tie ir... drīz būs 14 kvadrātmetri, kuri būs ieguldīti iekšā. Jā. Un mēs, ja mums teikt, ka pēc gada, principā, būs 14 kvadrātmetri iekšā, mēs arī ticētu un neticētu. Nu, paldies Dievam un paldies jums par ticību un par darbu, vai ne? Bet vārdu sakot, es pareizi saprotu, mēs varam visi pielikt savu ārtavu, vai ne, un ka ne tikai var startēt ar 7,000 ziedojumiem, bet 7,000 labvēļi var startēt ar nelielu ziedojumu, vai ne? Tieši tā. Mēs bijām sarēķinājuši, ja būtu 4,000 ziedotāji, kas katrs noziedo 45 eiro, jā.
tad mozaīkai būtu viss saziedots nepieciešamais. Būtu jau gatavs, jā. Gatavs vēl nebūtu. Respektīvi, tad vēl būtu jāpastrādā māksliniekiem, bet būtu viss priekš materiāla iegādes, priekš darba nodrošināšanas, jo patiesībā tas darba posms arī diezgan garš ir, lai uztaisītu mozaīku. Jā, Kasper, man ir tāda doma, ka noteikti ieliksim komentārā pie šīs sarunas kādu konta numuru un kādu tādu vēl atgādinājumu, jo es tiešām ticu, ka noteikti kāds cilvēks arī sajutīs sirdī to vēlmi, ka es gribu būt daļa no šī lielā sapņa, ja, no tā, ka tas tiek īstenots, jā. Jā, un tātad sākām par to vienotības tēmu, par to ekumēnismu, ka, protams, paldies Dievam, ka mums Latvijā ir laba situācija baznīcā tajā ekumēnismu jautājumā, un paldies arī kopienai, kas ieliek savu ārtavu, bet arī vispār, man liekas, ka mēs nevaram sūdzēties. Bet tur, kur mums ir tā problēma, tas ir par to vienotību, savā starpā vispār sabiedrībā, ka man liekas, ka mums nav tās vienotības, mēs tik ļoti, tik čakli esam strīdēties, šķelties, nomelnot, uzreiz skatīties ar aizdomām, tā. Kaspar, tev kā kopienas vadītājiem, kā kristietim, kā ģimenes tēvam, kas arī risina, taču ģimenē droši vien kādi, ka bērni nevar savā starpā. Ar ko sākt? Viena no lietām, ko mēs piedzīvojam kopienā, ko mēs esam sapratuši, varbūt pāris lietas var padalīties vienkārši, ko mēs darām kopienā. Jo viena no lietām, tas ir dialogs, komunikācija. Jo mēs sakam, ka tas ir viens no lielākajiem grēkiem, komunikācijas trūkums. Interesanti, jā. Kurš jau sāks patiesībā paradīzes dārzā, kad Dievs prasa, kur tu esi, Ādam, un Ādams neko neatbild, precīzāk viņš bēg, viņš neiet komunikācijā. Un to mēs redzam arī pie mums, arī kopienā, piemēram, kad tiklīdz nav šī komunikācija, te var ienākt šīs šaubas, šī tumsa, varbūt šī mazā domiņa, bet varbūt... Un kura tad aug, vai kura aug, kura pieaug, bet kura nav patiesa. Tajā brīdī, kad nav komunikācija, ka mēs neejam šajā patiesībā, tad nāk iekšā meli, un meli vienmēr sašķeļ. Jā. Un tā ir viena no, varbūt, no kopienas pieredzēm. Patiešām palikt šajā komunikācijā, un tas ir, protams, kopienā, tā ir garīgā līdzgaitniecība, tās ir šīs brālības, mums ir visa veida, visādas grupas un pa diagonālu un krustām un šķērsām. Respektīvi, jūs komunicējat cits ar citu, lai mēs komunicētu, un es domāju, tas ļoti būtiski, bet komunicēt patiesībā. Jā. Un es domāju, mums kopienā ļoti liela laime, ka mēs zinām, ka mēs varam izdzīvot šo caurspīdīgumu, un ka mēs varam komunicēt patiesībā. Otra lieta, kas iet līdzi ar to, ar šo cilvēcīgumu, un tas ir, protams, vienmēr būs grūtības, būs strīdi, būs nesaprašanās, vai tā ir ģimene, vai tas ir laulātais pāris, vai jebkurā vietā, kur ir cilvēki, tas var gadīties, un tas gadās, un tas ir normāli. Un ko darīt? Un mēs ejam vienkārši šo izlīgumu ceļu. Mums arī ir dažādi veidi, kā mēs patiešām kopienā, principā nav neviena sesija, neviens pasākums, arī pirms mums kopienas nedēļa, Latvijā mums ir kopienas nedēļa vienreiz gadā, mums noteikti ir izlīguma laiks. Un tas vienmēr mēs sakam, tā gan izveik kopienas sirds, jo ja nav šis izlīgums, tad arī varbūt nav šī dzīvība, tad ir varbūt lietas, kas nomirst, kas neturpinās, attiecības, kas var izzirt, un varbūt šī ir otra lieta, kas ir ļoti būtiska. Bet priekš Latvijas es nezinu, jo šie ir garīgi, šie reizē ir garīgi. Jāsāk ar sevi, ar savu ģimeni, ar savu kopienu, vai ne? Katrā ziņā tā kā vismaz no savas puses nevairot to šķelšanos, bet tiešām iet uz to izlīgumu, mēģināt to otru saprast, un lai mums Dievs tiešām tajā palīdz, vai ne? Kaspar,
es vienmēr pasniedzu cilvēkiem, kas man saka jā un atnāk uz šo sarunu kādu grāmatu. Parasti pēdējo, kas ir iznākusi, bet tagad mums kādu laiku jaunas grāmatas nav iznāca tikai vasarā. Tagad mēs esam nodevuši skaistu grāmatu par eņģeļiem, kas tūlīt būs. Es domāju, bet ko es varētu, ir kaut kādi tādi, kas vienmēr noder, piemēram, brīnišķīgā Anselma Grīna grāmata Laimes piepildīts gads, ko vienmēr, galā, kuram mums nevajag laimes piepildītu gadu, tie ir mazi tekstiņi katrai dienai. Un es domāju labi, es paskatīšos, vai šodienai ir kaut kas tāds, kas saistītos ar Kasparu. Ja jā, tad došu, un ja ne, tad meklēšu tālāk. Un es tā sākumā attaisot divas, laba garša. Es domāju, kaut ko gribējās, ir tādas svētākas. Kā laba garša? Rekur, franču virtuvi nobaudījušie cilvēki, atgriezušies, redz, kur ar atmiņām par gardajām vīģēm, kas ir noplūcamas un baudāmas uz terases, vai ne? Un tur ir skaisti, ka viņš saka, ka tas, kurš spēj baudīt labu ēdienu un labu vīnu, ir patīkams arī apkārt esošajiem cilvēkiem. No tā, kuram piemīt laba garšas izjūta, laba garša plūst arī uz citiem, un sarunas ar šādu cilvēku atstāja patīkamu pēcgaršu. Viņā jaušams prieks dzīvot. Tad es ceru, pirmkārt, ka tiešām gan mums savstarpēji, gan arī citiem būs jauka pēcgarša pēc šīs sarunas, un pēc tam skaists citāts no svētajiem rakstiem, un to klausoties, es arī tev jau uzdošu tādu pēdējo jautājumu, ar kādu Dieva vārdu, jo šis būs tāds netipisks Dieva vārds, bet ir Dieva vārds, no mācību teicēja grāmatas, bet varbūt, ka tev jau ir uzreiz atbilde, vai varbūt iešausies prātā pēc tam, ar kādu Dieva vārdu, tu tā kā tādu, ceļa vārdu varētu iedot mūsu sarunas klausītājiem sarunas beigās. Bet šeit Anselms Grīns mūks citē: Ej un ēd savu maizi ar prieku, dzer līgsmā prātā savu vīnu. Dievam patīk tas, ko tu dari. Vai nav skaisti? Brīnišķīgi, labāk nevar izdomāt. Un viņš saka vēl vairāk: mācību teicējam priekpilna ēšana un dzeršana galu galā arī ir dievkalpojums. Ēdot maizi un dzerot vīnu ar prieku, es domāju par Dieva labvēlību, ko viņš man pauž šajās veltēs, tādējādi apliecinot savas rūpes un laipnību pret cilvēkiem. Lūk, tāds citāts tev šodienai ceļa maizēji uz mājām pie ģimenes un tādu mazu dāvaniņu pateicībā. Lūk, un kādu Dievu vārdu tu teiktu mūsu klausītājiem? Liels paldies par grāmatu. Liels paldies tev! Jo es tieši, mēs uzdāvināju manai mammai kaut kā, vai šo grāmatu, vai līdzīgi, un es tieši domāju, man arī gribētos. Reku tev ir. Jā, paldies. Jā. Es domāju, es atgrieztos pie tās pašas frāzes, ko es jau teicu tikko, kas ir Jāņa atklāsmes grāmatā un kas ir šajā mozaīkā. Redzi, es visu daru jaunu. Jo es domāju, kad, kā viena kopienas māsa teica, tur šie pāris vārdi, bet tur var uz katra vārda uzlikt to uzsvaru. Var sākumā redzi. Jā. Es visu daru jaunu. Pēc tam var es. Jā. Pēc tam visu. Jā. Un daru jaunu. Un es domāju, kad ja šos vārdus patiešām izgaršo kā labu maizi un nobauda kā labu vīnu iekšā dvēselē, kad viņi patiešām var nest šo jaunumu, ko Dievs mums grib dot mums katram. Mīļo Kaspar, paldies par šiem brīnišķīgajiem vārdiem un arī par instrukciju, kā tos lasīt, un droši vien arī citus vārdus, ko Dievs mums saka, vai ne? Kaspar, paldies tev, mīļie klausītāji, mīļie skatītāji, paldies jums par uzmanību, un sazināsimies, saklausīsimies, saredzēsimies atkal pēc kāda laika. Lai svētība jums, atā. Labvakar. Mierīgi
Mierīgas sarunas nemierīgajiem.